Nu, labrīt! Ko tu tur dzer? Kafiju? Kafiju, jā. O, kur kafiju dabūji? Blakus komandā. Nu, kas mums šodien plānā ir? Šodien mums ir liela diena, kā Krišāns saka, bet mazajās mēs nemaz nepiedalāmies dienās. Un mēs sākam ar kvalifikāciju otro braucienu Ankang. Pēc tam mums ir Valdim gonka, pēc tam mums ir Poršam vēl viens sprints, otrais brauciens, un tad mums ir Krišānim un Oliveram Bembi gonka pirmā. Un tad jau būs dienas puse, un tad vēlreiz viss tas pats. Un vakarā būs 2 stundu izturības gonka. Tur tikai Porsche, jā? Tur mēs tikai Porsche šodien. Tā kā gara diena, liela diena, būs interesanti, būs live stream. Par laižam, jā? Gulēja labi? Jā, ļoti. Tagad jāpamod. No kur aizskrien? Jāpaskrien, jāpamigrot. Jāģerbās, jābrauc, nevar arī tik daudz laika. Jāpastās valda starts. 11. jā? Mums ir fotogrāfi un mēdī čaļi vairāk kā mēķi. Kur tu esi nonācis, Robert? Kur tu esi nonācis? Spotlightā! Roberts Spotlightā, jaunais seriāls. Nē, Speedops no rodreizīgi YouTube, 30 sekundes šorti, Roberts Spotlightā. Sērija sastāvēt no... Nē, Ročikam ir... Paldies! Nu, Valdi, ko notiek? Pastāsti bišķiņu. Nejūtos pārmērīgi labi, iekšēji. Nezinu, stress vai kas, kroči kaut kas nav. Mēģinu salasīties un pabraukt. Varbūt būs bišķi mitrs, cerams, ka nē. Nemāku puslāpji brauksim. Nu, es atkal startēju no teorētiskās pirmās vietas klasē. Šoreiz no kreisās puses, nevis no labās puses. It kā nosacīt bišķi varbūt sliktāk vai labāk, es nezinu. Kas jums spēk, kādas mašīnas vēl klasē? Nu, tad man sakot, Twingo. Ir labajā pusē man, kas viņam teorētiski, ja tur būs atkal šurumburums pirmajā pagriezienā, tad viņš teorētiski labākā situācijā kā es. Nu, aizmugurē tad ir tie žiguļi un mini. Nu jā, jāmēģina tur pirmajā pagriezienā būs jānosargā viss, jo visticamāk, kad apdzīt būs grūti. Tāpat kā viņam mani bija apdzīt grūti, un galvenais man ir peisis uzreiz no kaut kāda trešā apļa, jau es varu sākt braukt uz tās 33, nevis 34 un 35, tā kā. Nu, skatīsimies pirmajā pagriezienā. Jā. Maucu. Kūtī durvis attaisīja? Jā. Nu, ko tu vari darīt? Nu, neko tu nevari baigi izdarīt. Viņš ir tur, jā. Viņš ir tur. Kāds ir race strategy? Race strategy, tā tad starts. Mēģina, ja labi sanāk, tad stumjam vēlkam visu to konkurentu uz to pusi. Nu, tā kā uz ārmalu. Zilo mēs vēlkam uz ārmalu. Lai viņš paliek ārmalā un lai Valdim ir iespēja izvēlēties, kur braukt pirmajā līkumā, jo iekšpilnē var būt kipiši, kā saka. Jā, kā rekur 2 kipiši taisītāji ir te. Paņēma nomā. 2 poļi, jā. Pirmajā uztaisīja trikus. Bet viņi slikiem brauc, kur ir atšķirība, kāpēc viņiem turās. Tagad es tuvāk saformējos nekā iepriekš. Jā. Kas tu biji priekšā tā
baltā Honda sagriezās, tad bija moments kaut kāds, ja? Man bija uzdevums atrast nevis, kur mašīnas ir, bet kur nav mašīnas. Jo es nezinu, kas tur notika. Es meklēju spotu, kur aizbraukt. Vienalga, kas tur notika. Man ir bijuši gadījumi, ka es vienkārši stāstu kaut kādas lietas, kas ir notikušas, un pēc tam es skatos video, un nav nekas tāds bijis. After race thoughts. Padalies ar skatītājiem. Baigi labi, ko baigi labi, nav labi. Kāds 1 labs, 2, 3 labi apļi bija. Tad, kad es muku no viņa projām, acīm redzam, un braucu līdzi augstākām klasēm, tad es nezinu, saguru, nepamodos. Es nevaru izskaidrot, kāpēc, bet es sāku 3-4 braukt. Bet man neapzina papu. Šoreiz neapzina, bet tāpēc tur bija kipišs baigais. Nu jā, tad es apzinu apakaļ to Twingo pēc pirmā pagrieziena, un tad mēs braucām kopā. Kamēr Starka un tie 2 poļi neaizbrauc no manis projām, tikmēr man bija tā interesanti. Likās, ka varbūt viņi ir lēnāk, kaut kādos brīžos viņi lēnāk, kaut kādos brīžos viņi ātrāk, bet tā kā kopsumā viņi aizbrauc no manis prom un bija labi. Dibs jau ir uzvars. Vēl viena gonciņa jānobrauc. Šitās gāja kopvērtējumā sezonas. 3. ir Deciders, kurš būs uz piedestāla šodien. Tā kā svarīgākā vēl priekš punktiem mēs esam good, bet mums jau vajadzētu priekš šīs nedēļas piedestāla. Overtake the guy. Finish side. Yes, he lost his ABS, I think. He had a technical problem. He breaks the last corner and I don't know, he makes some shits and Batrax overtook him and me too. Right before the line, you overtook him. Yeah, just, yeah. Yeah, nice. Tā Grigais palaidāja garām. Ej, tu nost! Es tur vēl kaut ko cīnos, tu skatos, kur tur Mežaks, kur tur Timaks, kur tur ko. Pēkšņi viens ieldo iekšmā tāds, ko? No kurienes? Uzsita, jā, 2 kontakti man bija. Jā, rezultāts jau nav spīdošs, bet vismaz Apple uzbrauc. Nē, trešais tas laikam es nākamajā startā, es 12. Tur, kur startēju, tur ir finišē. Bet, misija izpildīt. Teiksim tā, es pozīcijas no sākuma, pēc tam es viņas visas arī dabēju atpakaļ. Nekāda baigā bāla tur nebija. Petru varēja vēl priekšā sašt. Jā. Es jau viņam pirmajā līkumā līdi iekšā, viņš tur tā īsti nevar, tur 3 priekšā, viņš viens pats aiz muguras un es tad aiz viņa. Un viņš tā īsti nevar saprast, kuru no viņa varoņiem viņš tagad izvēlēsies kā galveno spēlētāju. Un viņš palika pa vidu, un viņš man atstāja iekšmuņā tieši vietiņu, un es bremzēju tulītās, un viņš pēkšņi tā, Aizvēr durvis. Labi, iet patarties. Tā vai ejam, paldies. Jāparunā, ejam gaismiņā kaut kur. Krišāns jau parunāja. Krišāns parunāja. Bija trīķi, bet nākamā gonka esot. Jā, tas tas gaišais stariņš visā šī 325 šodienas kapā. Bet tā viņš startā tur iesprūda un neko baigi nevarēja. Un tad saķēra tos, ko vajadzēja saķert apdzina. Kā viņš teica, to, ko arī jāguva apakaļ. Te mēs nopīkstināsim. Te mēs vienkārši šito izņem šārā. Tātad tur, kur to, ko zaudēja, to atguva un uzstādīja labu otrai braucienam apilaiku un viss. Griezieni iebrauc. Taču iet tiešām? Aizvējā,
Pēc kā nāk visiem klāt. Ej, tu Jo man kaut kā liekas, ka kaut kas nav. Jauda ziņā? Sajauda ziņā ir ok, diezgan sabalansēti. Kā rokās ārā no alkohoļa arī ir ok, man šķiet, ka ir ok. Nevar sūtīt. Nu sajūta ziņā ir ok. Labi. Ja var ātrāk, tad ātrāk. Kaut kas jāmeklē, man nezinām. Ir tikai šitas? Tas ir tas milzīgais troksnis, ko dzirdēt. Nē, tā kā vienā vietā 2 reizes pēc kārtas. Tas ir tas pats? Tas ir jauns. Un es tieši hops, lidoju viņam iekšmalā, un viņš aizvērts. Labi, man jāaiziet pastāstīt par kontaktiem Griķim. Tā kā... Let's go! Let's go! Stāstīt par kontaktiem, birokrātijā. Let's go! Vēl 3 vārdas, kas tev notiek? Es gatavojies 3. braucienam. Kas notika? Ir noslēdzināts aizs. Viss labi. Tam būs klāt? Jā, davai! Startē! Labi, tā vispār drīkst? Šādi, jā, protams, tas ir normāls, tas ir fiks. Redzējāt man Eštra smūgu? Pa zālu! Pa zālu! Pašam nenormāli patīk. Jo tu beidzot laimīgs un smaidīgs esi. Pa zālu apzīm. Šādi izstās laimīgs valds. Jā. Don't see that very often. You don't. Hello, Mr. P1. No? Eštra mūgu. Čempiņš, jā. Es vienkārši arī runāju. Eštra wouldn't lift. Fucking enjoy that moment. Vienkārši. Ne ir taisnāks. Jā. Divi riteņi man uz asfalta. Ļoti labi, malins. 3-2. Jā, redzēju. 3-2-7. 3-2-7 redzējām. Pacēlāt to gaisā? Jā. 2 reizes man izmet no ātruma, 2 reizes sabloķēju. Es tikai vienreiz redzēju. Bloķēšanos? Tur vai tur? Tur redzēju, pirms parabola. Jā. Tagad žigulim. Jā. Tu tagad mēģināju žigulim neiepūst pakaļ. Tu tik labi mūv arī. Man patika, parabolā bija... Tu vēl parabolas vidū uzmet mazliet pa bremzēm, viņš uzreiz, arī, tā, un tu aizgāji uzreiz prom. Viņš nostabilizējās. Viņš jau nezina, varbūt pakaļgaitu ieslēdzies. Šits brauks atpakaļ. Mēs ar skatītājiem brauksim ar tevi apakaļ. Kruč laimīgs, jā? Pacīnījos. Man patika pacīnīties. Es varu iedomāties, kā ir cīnīties ar visiem 305 kopā, bet arī šis ir cīņa. Jā. Atbrauktu tā lietuviešu Honda ar 230 zirgiem, es te vienkārši būtu otrais. Automātiski. Tagad brīdī, kad viņš nokrāja mašīnu no trailerē, es kļūstu otrais. Jā, es viņu sarakstījos, viņš man palīdzēja īstenībā šādas lietas dabūt priekš šīs Hondas būvniecības. Viņam ir Civics. Jā.
ar tādu pašu motoru, tikai 231 zirgu, nevis 198. Cik mēs izspiedām? 198. Pagaidām. Mums ir vēl piedāvājumā 600 apgriezienu. Good job! Iemācies parabolu izbraukt labāk. Ja? Jā. Tad ceļš tajā labi, ka tu viņu saķēri, tu tieši tikpat ātri, kā viņš izbrauc. Un tad aizvējā noteikti labāk iet, ne? Es nevaru tev atbildēt. Didn't miss the beat, ja? Jā, divi misšifti un 2 lokap. Pirmo mēs redzējām, Satrakojos. parabolā uzreiz. Tu vari žiguļa. Es žiguļa. Nu, starts tur. Es būtu iepūts viņā. Nu, lokaps nepalīdz apstāties ātrāk. Valdi, tev gaidas ierakūta. Es nevaru saģēt. Nu ko, čau. Pirmajā braucienā 12. vieta. Rezultāti neuzlaboja, bet es tiku brīvā gaisā un uzbraucu ļoti labu apli, kas tā beigās izrādījās, ka tas ir labākais aplis pagājušajā gonkā, kas nozīmē, ka es sāku no pirmās vietas. Nu ko, jāpaņem normāls starts, jānosacās, jācer, ka aizmugurē sāksies mazliet cīņa un es varēšu aizmukt. Tad jānotur. Nekad neesmu bijis uz polu, nu tagad jāzina, kāds ir. Tā, paldies. Kas mums ir? Tas ir pole position. Jā, ne, mums ir pole positions otrā braucienā. Mēs esam tik priecīgi. Tas tā kā dāvana Ziemassvētkos negaidīt atnāca vienkārši. Bum! Augusta vidū. Augusta vidū kā no zilām debesīm zibens. Un beidzot, mums atkal ir meitenes, beidzot Gridga uz starta, jo pirms tam mēs bijām tik tālu, ka mums nebija. Mums bija kauns, kas nav pierasts. Nav kā mājās. Pirmā vietā startējam visi kā pa vecam, teiksim. Tā kā Austrijā, jā. Beidzot. Beidzot, jā. Nē, nu, maz aizķeršanās, viens brauciens sūdīgs. Nu. Borš. Evo, tev handstands jāteic būs. Davai! Par lētu mašīnu, jā? Par bikses jāsamāk bišķiņas. For the start of the race number 2 of the Grishadis, we just had a look at the results and it's unbelievable. 0.002 of second between you and Julius Kirst. It's amazing. Yeah, I got some clean air during that race. Obviously, I just finished 12th, so not that great a position, but I got some clean air. All right, Grishans, good luck and see you out there in the track. So you can see it's fantastic. You see the team is lined up. They're all ready to rock and roll. Roberts is really having a good time. Huge shout out to Rotor Racing. The guys are doing a fantastic job this weekend here at Fan Summer Race 2024. As we are as well with all of the Davai, tev sveicieni no visiem skatītājiem, lai labu gonka. Paldies, mēģināsim darīt kaut ko lietas labāk. Davai, pound it. Davai. Second race, good start there by the pole setter. Now the situation that I'm sure wanted to have. Oh, and that's the Oliver Villeneuve's car, unfortunately. Oh, and Guidelon going off, a bit of off-road, but still keeps the position compared to Pierce's. Ļoti labi.
Super, paldies. Tu biji vēlāks bremzētājs. Man liekas, ka man ir best ever finish, manuprāt. Nu, reisa finish. Pitu! Nu, kā? Kas bija, kas nebija? Nu, stats bija ok. mazliet pirmajā līkumā reāli tuči sačakarēju izeju. Un tad bija dragreiss līdz parabolas ieejai, un Šubeckis vienkārši ir vēlāk bremzētājs nekā es. Viņš nenomīza lidot tur zālē. Ja es būtu bremzējis reizē ar viņu, mēs abi droši vien būtu tur zālē. Bet, nu, tā, kad bija pozīcija atdota, tad bija jādod līdz galam, lai es varu uzreiz aiz viņu iesaisties. Savādāk man jau tur džeki iesēdās pakaļā, burtiskā nozīmē, jo bumpers ir nost. Nākamajā aplī džeki brauc tuvu. Un, laikam, gaidīja, ka es mazliet vēlāk bremzēšu un ņēmu un babā! Uzšāpā pa aizmuguri, bet braukšana tas nemainīja, tā kā beigās viss ok. Visi nepacietīgi gaida? Kur ir mūsu mašīna? Ko? Nevar izmērīt. Tik liels skaits nav. 160, 157, maksimālis 181. Nu, man te žogs gandrīz bija. Un tad tur tālāk es arī un šitā aizgāju. Jā, tāda čusciņā. Tev tie žogi patīk jau no pirmajā reizē. Es tur Mersīti bišķi pačakarēju. Laikam nepatika, jo Nē, braucu tie mazie. Un man bija izvēle, vai nu es palaižu Mersīti un tad palieku aiz maziem. Vai nu es pačakarēju Mersīti. Pareizi izdarīja, viss ļoti labi. Jā, viss pareizi. Maleči. Mašīna izslēdzies. Weekends noslēdzies, ja? Weekends noslēdzies, esam priecīgi, viss ir labi. Gandrīz vispār bez damidžiem. Viss beigās ir super, vai ne, Valdi? Jā. Valdim hat-triks, Mārtiņam hat-triks, Krišānim labākais finišs, labākais pole position starts bija 4. vieta kopvērtējumā. Ideāli, īstenībā ideāli. Un tagad mēs laižam uz apbalvošanu. Let's go! And the winner with 3 wins, a hat-trick in VTC1, Valdi! Congratulations to the top 3 guys. You want that? We continue with the last. Apskāvienu tu nedabūs no manis. Pats no sevis arī labprāt nedabūt. And the gentlemen's category, first place, Oliver Winner! That was good by Antti Sveisman. Congratulations, Oliver Wilner from Sveisman is in Normal Troubles. The lead. Normal Troubles taking his time as a real gentleman. But now it's Hausen. Great job. Stay well and see you soon.